Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu, kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Tātad vēl viens padoms no manīm par to, ar ko tad vajadzētu ar kādām formālām lietām šobrīd vairāk papildināt medicīnas aptieciņu. Mēs kaut kur runājam ar to, kas ir tās praktiskās lietas, kas derētu medicīnas aptieciņā, bet šoreiz vairāk tā dokumentālā puse, ko tad es lieku. Tātad mums ir aptieciņa, ja, un tur iekšā ir jābūt saturam, pie tam mums būtu jāuzraksta pie tiem medikamentiem, kuriem šis te termiņš, ja, kāds ir šis te termiņš, lai mēs zinātu, kad viņi beidzās, un jebkurš atverot aptieciņu, var pastīties, tātad šīm te lietām reku bija derīguma termiņš tāds, viņš ir noticējis, un attiecīgi mēs varam paziņot speciālistam, ka aptieciņa ir jānomaina. Un kā mēs esam kaut kur runājuši, tās lietas, kas ir nederīgas, jā, pārējās, kas ir derīgas, varbūt vēl var arī paturēt. Un tālāk es lieku dažas lietas, tās es tūltās arī parādīšu. Viena tātad saturs, par to, ja mēs runājam, tātad redz, kur ir termiņi, tātad katrs var pastīties, šīs te lietas, termiņš ir beidzies, arī tie, kas iet apgaitā, var pastīties, tātad tuvojās termiņš vai netuvojās, un mēs tam varam gatavoties. Otrs ir par insultu, tātad cilvēkiem, kur ņemt šo informāciju. Ir, protams, komunikācijas schēmas, es esmu par viņām runājis, bet šobrīd tur nav tik daudz vietas, lai ieliktu informāciju par insultu, un tāpēc, teiksim, uz aptieciņas iekšpusē mēs pielīmējam, kā viņas atpazīt un runājam, ka tur pieejot mēs varam izlasīt ātri, pārbaudīt, cik tas ātri ir, bet, protams, lielākai nozīmē daudz ir šai te apmācībai, šeit vairāk būtu tas savu veidu atgādinājums, ka likt paturēt redz rokas priekšā, vienkārši teikumus pasmaidīt, ja, kad cilvēks saprot, ok, var izdarīt, nevar izdarīt, ja ne, tad saucam ātro palīdzību un cenšamies maksimāli ātri palīdzēt cilvēkam. Un trešā lieta, ko es lieku iekšā, kam ir liela nozīme, tātad, ja mums ir norauta ķermeņa daļa, kā tad rīkoties. Cilvēks atver, viņš zina, ka viņš sniegsies pēc aptieciņas, ja, un tur viņš var redzēt, tātad, kā mēs liekam apsēju, tāds īsts uzraksts, vai mēs liekam spiedošu apsēju, ja, un kā mēs viņu varam uzlikt, ir tāds īsts apraksts, un tāpatās par šo te norauto materiālu, ko mēs esam nogriezuši, norāvuši, nozāģējuši, ja, kā mēs viņu saglabājam pareizi, kā mēs viņu ieliekam tur, iegremdējam vēsā ūdenī, un par to, ka nedrīkst viņu saldēt. Ja, tad īsa informācija, un cilvēks, ja tādā gadījumā, ja zina, kur viņu var meklēt, jo medicīnas aptieciņas vieta ir visiem jāzina, un viņš zina, ka ir šīs te 3 informācijas, ko es tagad cenšos glabāt šajās te aptieciņās, lai nebaltā dienā varētu noderēt. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā, un lai mums forša dzīve drošā darbā.